Būve par tuvu kaimiņa robežai. Esmu uzbūvējis dārza māju ar lapeni, abas atrodas pie kaimiņa nekustamā īpašuma robežas tuvākā tiesību aktos pieļaujamie 4 metri. Saprotu, ka esmu pārkāpis noteikumus. Kas jādara, lai es varētu nodot eksploatācijā dārza māju ar lapeni? Ir nepieciešama kaimiņu piekrišana un līgums servitūta nodibināšanai. Kas jādara? Jāvēršas vietējā būvvaldē, lai noskaidrotu, vai pastāv kādi noteikumi, kas izslēdz iespēju noslēgt servitūta līgumu. Ne visas situācijas var atrisināt noslēdzot servitūta līgumu. Jāiegūst pie mērnieka dārza mājiņas ar lapeni grafiskais attēlojums ar precīziem izmēriem, norādēm, izvietojumu, attālumu līdz kaimiņa robežai, augstumu, norādi par logiem. Respektīvi no grafiskā attēlojuma ir jāgūst pilnīgs priekšstats. Jānoslēdz servitūta līgums ar kaimiņu. Jādodas pie notāra nostiprinājumu lūgumu sagatavošanai zemes grāmatām, servitūta reģistrēšanai abās zemes grāmatās, ko tālāk iesniegt zemes grāmatas nodaļā. Birojas operatīvi attālināts sagatavos servitūta līgumu, sazinieties.